Vai zinājāt, ka 70% un vairāk darbinieku apgalvo, ka viņu komandas rezultāti cieš no neatbilstošām prasmēm un kompetencēm? Jā, tā nav tikai jūsu komanda, kurā kāds saka, es domāju, ka tā ir tava atbildība. Kā mēs varam to mainīt? Komandas šodien sastopas ar milzīgiem izaicinājumiem. Kā sasniegt mērķus, ja katrs darbinieks runā savā prasmu valodā? Tas ir kā mēģinājums salikt IKEA mēbeles bez instrukcijas. Gala beigās paliek pāris skrūves un nekas neturas kopā. Kompetenču pieeja mācībās piedāvā risinājumu. Iedomājieties komandu, kurā katrs darbinieks precīzi zina, ko darīt, un viņi sadarbojas tikpat harmoniski kā orķestris. Nav strīdu, nav pārliktu termiņu, un visi projekti tiek pabeigti laikā. Vai tas izklausās pēc utopijas? Nebūt nē, tā ir kompetenču pieeja darbībā. Bet, ja mēs šādu pieeju neieviešam, tad rodas tā saucamais visi zobiņi krīt ārā sindroms. Tas nozīmē kavētus projektus, darbinieku konfliktus un vadītājus, kuri jūtas kā ugunsdzēsēji, vienmēr glābjot situāciju, kas aizdedzināta jau sen. Tāpēc jautājums ir, kā mēs varam pārvērst šo ugunsdzēsēju komandu par augstas veiktspējas vienību, izmantojot kompetenču pieeju darbinieku apmācībās. 23. janvārī aicinu jūs uz konferenci Atpakaļ nākotnē, kā mācīsimies rītdien, kur dalīšos ar konkrētiem risinājumiem un reāliem piemēriem, kā kompetenču pieeja var transformēt jūsu komandu. Tiekamies!